Kraslavas rajons uzstādījām granulu degli feroli, 36 grādi siltumnesēja, rekordtālrunis. Jebkuri jautājumi atbildēsim. Tā viņš kuras, tā viss notiek, ļoti jaudīgi, trešā jauda, tas ir 25 kW. Un tā viedrus U26. Jā, šī bija maksimāli taisni. Šeit kas mums ir? Dumvāts, visi vadi. Šeit mums ir cirkulācijas sūknis vienīgais, kurš cirkulē pa māju. Viņš ieslēgsies uz 40 grādiem, kur redzat, ja? Un tad viņš stāv uz otro jaudu visticamāk. Un viņš cirkulē visu laiku, tāpēc, ka boileram ir tādas tievas caurules, ja? Līdz ar to no boilera mēs tik ātri nevaram izsūkt visu karsto ūdeni, ja? Un tad rekord barošana, lūgums ievērot fāzes un tumbleris, kas atbild par cirkulācijas sūkņa ieslēgšanu un izslēgšanu. Ja? Šeit mums ir vadu dačiks, tas ir Siemens, ja? RDE 100.1. Tas ir Vāciju ražotais. Ja? Kur viņš ir. Arī komplektā mūsu īpašnieks iegādājas papildu stenu. Ja? Un tad garantēja uz stenu 1 gads, ja, uz visu pārējo 2 gadi. Ja, un tad gala rezultātā tā viss sanāca. Uzstādīšanas laiks šodien bija 1,5 stunda, 9 maisiņi, pilns bunkurs. Ja, un tad bunkuram minimālais līmenis tas ir puse. Ja, toties šī gadījumā īpašniekam ir plus mīnus patēriņš. Viņam jābūt 23 kg pa diennaktī, toties 1,5 maisiņš. Un tad 3 dienas, varbūt 3,5 dienas viņš var neebērt vispār bunkuru, ja, bet 3. diena paša gala obligāti jāpiepilda līdz galam, lai atjaunot to spiedienu, ja, uz šneku. Spiedienu uz šneku, ja. Nu, tā. Ļoti skaisti, akurāti, uzmanīgi. Jā, tā. Un ir, protams, opcija, iespēja atgriezties uz malkas sistēmu, ko mēs jau iepriekš pārbaudījām. Redzat pēc melna aplīti, jā. Tā.